kad pusnakts jau atkal nemanot klāt. Bet miegu vairs pat neizlūksies, lai tas nāktu. Tad laidies nakts maigās, baigās skavās. Kas būs tālāk, vairs nav rokās tavās. Rafstafs ir cēlies, un nakts bija mierīga, jo Rafstafs zin, kā iezīmēt savu teritoriju. Citās ziņās. Vakarā beidzās ēdiens, un Rafstafs jau ir nokrities svarā ievērojami. Viņa drēbes vairs nav pieguļošas. Tas nekas, jo Rafstafs ir cīnītājs. Ar ēdiena izsīkumu mēs nonākam pie 3. izdzīvošanas likuma. Dehidrācija ir sāļāka par urīnu. Vakarā, kad man sāka beigties pārtika, es uzpildīju krājumus. Bet, diemžēl, man neveidojas jauni un šies sāk iet uz beigām. Tāpēc mēs nonākam pie 4. izdzīvošanas likuma. Ja urīns neveidojās pats, viņam ir jāpalīdz. Bet 5. izdzīvošanas likums vēsta. Cūkas ir visur. Un tāpēc mums ir jāuzmanās. Es ceru, ka šis ātri sāks strādāt, jo dehidrācija ir ļoti sāpīga nāve. Labu nakti un esiet sveicināti joku šķūnī. Paldies mūsu speciāla korespondentam Rafam Tafam. Bet pirms atgriežamies pie Vesersalu čempionāta, mazliet joku šķūņa tehniskie jaunumi. Tā kā 5 stundu ilgusī izmeklēšana atklāja, ka Dominī nāvē ir vainojams Anno, Patrepi jau no nākamās nedēļas vadīs Ave un Marija. Paldies! Vesersalu čempiona kandidāti ir atrasti un ir ceļā uz Vidussalu jau šobrīd. Tas nozīmē, ka čempionāts varētu sākties pēc pāris stundām. Un Rafstafs vēl joprojām ir kontinentā. Rafstafs čempionāta kandidāti ir izvēlēti un ir ceļā uz Vidussalu. Čempionāts drīz sāksies. Rafstafs pilnībā dzird un saprot situāciju. Laikam arī šoreiz, kā tik daudzas reizes, pirms tam būs jāuzticās Rafam Tafam. Ja nu tomēr kaut kādā maģiskā veidā Rafstafs paspēj uz čempionātu, būtu labi kaut vai mazliet iepazīties ar kandidātiem, kaut gan informācija par viņiem ir smagi maz. Bet vairāk zinās vienmēr nosalušais un mūžam slapjais Galapātijas Galma vēsturnieks! Galapātijas kandidāts jau no dzimšanas tika šim gatavots. Viņam bija vislabākie skolotāji, viņam neļāva ne par ko citu domāt no rīta līdz vakaram. Viņam bija jāgatavojas Galapātijas un visu galvas salu aizstāvēšanai. Kājas salu pretendents ir mazliet cits stāsts. Kopš iepriekšējā čempionāta Kājas salas pēc mūsu informācijas ir sākušas eksperimentēt ar selekciju. Padomes pārstāvis netika izveidots šim uzdevumam. Viņš netika pilnveidots un pārveidots. Viņš šim tika radīts. Savācot lielākos un spēcīgākos padomes pārstāvjus un sakrustojot ar viltīgākajiem un asprātīgākajiem kalī pārstāvjiem, viņi izveidoja cīkstoni, kurš ir paredzēts uzvarai.
Bet neskatoties uz to. Kalī iedzīvotāji nav īpaši asprātīgi, un padmes pārstāvji nav īpaši spēcīgi. Tāpēc es vēl joprojām visu savu naudu grūžu uz Galvassalā. Paldies Galapātijas galma vēsturniekam, bet tagad pieslēgsimies atpakaļ pie mūsu speciāla korespondenta Rafa Tafa. Raf Taf, cik tālu tu esi, kāds progress? Rafs Tafs ir atradis upi un ir noskuvies. Tas ir fenomenāli, Raf Taf. Bet kā ar to laivu? Kā tu tiksi līdz Vesersalām? Tas taču ir anormāls gabals. Vai Rafs Tafs tiek apšaubīts? Ja Rafs Tafs saka, ka viņam ir plāns, viņam ir plāns. Izskatās, ka man ir jābeidz apšaubīt Rafs Tafs. Viņš ir gatavs atkal pieslēgties. Jā, Raf Taf? Rafam Tafam ir plosts. Tu strādā kā zibens, bet atvaino, ja nevietā, bet vai tas plosts nebūs par mazu priekš tevis? Ja Rafs Tafs vēlreiz tiks apšaubīts, Rafs Tafs beigs par sevi galvot. Dāmas un kungi, izskatās, ka Rafs Tafs ir gatavs mesties gangālā. Varbūt mēs pat redzēsim Vesersalu čempionātu. Rafs Tafs ir gatavs ceļam. Atkal ceļā es, vajag sākt skrien un atkal ceļā es. Vēl dzīvē mūzika mums daudz draugu dod, bet laiks negaida un atkal ceļā es. Un šīs, dāmas un kungi, ir tas brīdis, kad mums neatliek nekas vairāk, kā gaidīt un cerēt. Varbūt jau šodien mēs pirmo reizi pasaules vēsturē redzēsim tiešraidē Vesersalu čempionātu. Bet tas viss ir atkarīgs no Rafa Tafa. Un ziniet, ja ir viens cilvēks, kurš ir spējīgs šo paveikt, tad tas ir... Nevar būt, Rafs Tafs ir gatavs pieslēgties. Mēs esam uz Vidussalas, un man liekas, ka es jau redzu, kur notiks duelis. Viņam tas izdevās. Rafs Tafs ir Vesersalās, un tas, dāmas un kungi, nozīmē tikai vienu. Mēs šodien pirmo reizi pasaules vēsturē tiešraidē varēsim vērot Vesersalu čempionātu. Par komentētājiem būšu es. Un, protams, mūsu uzticamais kolēģis, vienmēr nosalušais un mūžam slapjais, Galapātijas galma vēsturnieks. Man ir maize, un es esmu gatavs izklaidē. Tā. Redziet fonā. Tur. Tā. Pagaid. Man liekas, ka mēs varēsim pieslēgties viņu sistēmai. Aiziet! Galapātijas gods un gandarījums. Galma galvenais gangsteris Galapāgo. Pagaidiet, es mēģināšu viņu vārdu izrunāt pareizi. Vai kaut kā tā. Šī ir sena Galvassalu tradīcija. Mēģināt panākt mieru diplomātiskā ceļā. Kādreiz tie bija reāli centieni ar dokumentiem un dāvanām, bet šobrīd šī tradīcija tiek uzturēta tīri ceremoniālos nolūkos. Un tas ir tieši tādu mēslu dēļ kā šie. Tu viņiem sniedz roku draudzībā un viņi vienkārši paņem un izsmērē pret galdu, ko ir atstājis tavs priekštecis. Tā, šobrīd cīņa ir sprēga, bet man izskatās, ka tas Galapātietis reāli kā... Varētu būt, ka Kājasalām beidzot ir čempions.
tur guļ. Abi guļ. Rafs Tafs iet iepazīties. Dāmas un kungi, mums ir pārtraukusi tiešraide. Situāciju secība bija sekojoša. Galvas savu čempions bija uz zemes. Gandrīz sakauts. Tad Rafs Tafs nokrita un parāva vadu, ar ko bija savienotas kameras, bet šis vads apgāza Badmes kandidātu. Vai tas nozīmē, ka Rafs Tafs tagad ir čempions? Vai tas ir iespējams, ka Rafs Tafs tagad ir čempions? Mums ir atgriezies savienojums. Mēs varam pieslēgties atpakaļ Vesersalām. Ko tas nozīmē? Varbūt Galapātijas galma vēsturnieks mums palīdzēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, bet sanāk, ka Rafs Tafs ir čempions. Nekur nav specifiski rakstīts, ka čempionam ir jānāk no Vesersalām, un starp citu, izskatās, ka viņš ir atnesis mieru Vesersalās, un es laikam tagad varu doties mājās. Es nesaprotu, kāpēc esmu tik dusmīgs, jo tās ir kā ir labas lietas, bet... Pasauli tikko sabruk. Bet laiks negaida un atkal ceļājas. Laikam nekas cits neatliek, kā sveikt mūsu pašu Rafu Tafu ar Vidussalas čempionāta izcīnīšanu. Un jau atkal cīņā starp labo un ļauno uzvar idiots ar aliņu, kuram tur nebija jābūt. Labu nakti! Vēl dzīvē mūzika mums daudz draugu dos, bet laiks negaida un atkal ceļājas.